Labrīt! Jā, labrīt! Tieši tā, Gust, jā. 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 Svinam. Bet nekāda vaina modelīts labs būtu. Jā. Pagarinātā nedēļas nogale, pirmdien, trešdien. Jā, vaina, jā, tieši tā, jā. Jā, bet no nemelosim sev un jums arī Diena pēc svētkiem. Jā. Mēs to tā Jā, tieši tā, 19. novembris. Kādam pēc svētkiem, bet varbūt kādam tieši šis datums bija vēl vairāk gaidīts nekā 18. novembris, iespējams tādēļ, ka jums ir kādam dzimšanas diena vai kāda cita svētkas viena. Tieši tā. Svētdien manam draugam Matīsam, jā. Betijas, Līzes un Līzes. Bučas, Jā, tieši tā. Tortes un viss pārējais labums, kas no vien ir iespējams iedomāties. Nu, droši vien, ka daudz ko citu varētu iedomāties, klāt neizvērstīsim. Tieši tā. Nu, katram arī savs, Jā. Bet visam noteikti, lai diena Lai, smaidu sejā katru dienu, jā. Nu, lai tā Latvija kļūst labākā. Nu, jā. Bet par raidījumu runājot, mēs sarunāsimies ar diviem augstiem viesiem no Kanādas. Valsts, kuru vada NATO daudznacionālo brigādi Latvijā. Tas būs Kanādas vēstnieks Latvijā Brians Svorks un arī Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandieris pulkvedis Džims Smits. Runāsim par līdzinējo sadarbību un ko kanādiešu karavīriem nozīmē dienēt Latvijā. Tieši tā. Skaidrosim šorīt arī, ko darām nepareizi lietojot medikamentus, jo īpaši antibiotikas, un cik labi vispār orientējamies zāļu rezistences iemeslos. Arī par infekciju profilaksi plašāk izvaicāsim Hugu Tumpi no Stādības. Jā. Vēl pirms tam apmēram pēc pusstundas pedagogu arotbiedrības vadītājai vaicāsim, kas no pat piedāvātajā algu pieauguma grafikā pēc viņu domām ir kategoriski nepieņemams un kādiem minimāliem kompromisiem skolotāji būs gatavi. Protams, arī kultūras sadaļā mums dažādas tikšanās un Daudz, jā. citu mēs Ānei. intervējumu krēslā iesaidināsim Raimu. Labrīt, Jūzē, labrīt. Par ko stāsts ir, viņš ir idejas autors. Jā, viņš ir idejas autors, jā. Bet par to nedaudz vēlāk, tagad tu pasmaidi, pieņemies. Bet par sportu. Mulsināsim vēl. Mūsināsim, jā. Gatavināšos tam, bet savā ziņā mulsuma, pozitīvā mulsuma ziņā piedzīvo vakardien Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība tā kārtīgi pārspējot Igauniju un šo Eiropas čempionātu pirmo kvalifikācijas kārtu pabeidzot āpuļu grupasē pirmajā vietā, kas ļauj skatīties uz to nākamo posmu daudz cerīgāk, jo sākums varbūt pirmais klupiens šajā pirmajā spēlē nebija varbūt tāds pozitīvs, bet tagad tas ritms sāk iesrieties un tā ainais, tā horizonta izstāsta daudz labāk. Ilze, ziemai sēga norauta vai palaks norauts, kā viss atvērusies, sāk vērties, Atvērusies ir vēss un sniegu un rujienas pusē šajā rītā ir 10 centimetrus bieza sniega kārta un vakar iedzīvotāji ziņoja, ka arī Līgatas apkārtnē ir uzsniguši aptuveni 11 centimetri. Bet, nu jā, ziemai raksturīgi laikam turpināsies un gan turpmākajos rītos, gan naktīs un dienās jārēķinās nu jau ar slideniem ceļiem. Tūliņ arī aplūkosim, kāda šobrīd ir situācija uz galvenajiem Latvijas autoceļiem. Vietām arī šajā rītā ir izveidojies aplidojums, ceļi ir slideni, tādēļ autovadītājiem jābūt piesardzīgiem. Un šodien arī sagaidīsim sniegu, tādēļ Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs arī ir izplatījis zeltainās pakāpes brīdinājumu. Sniegšana gaidāma galvenokārt valsts vidienē, kā arī vidzemē. Tur sniega sagas biezums palielināsies vēl par 3 līdz 5 centimetriem. Un, protams, jārēķinās, ka sniegšanas laikā arī redzamība pasliktināsies. Tātad šodien mums no dienvidrietumiem pietvosies plaša nokrišņu zona, kas daudz viet atnesīs sniegu, vietām sniegs arī stipri, bet ir gaidāms arī lietus un slapjš sniegs. Gaisa temperatūra šodien Latvijā būs 0,5 grādi, šobrīd gan te visā valstī gaisa temperatūra ir 0,2 grādiem. Arī Rīgā brīžiem gaidāms lietus un slapjš sniegs, gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap +1, +2 grādiem, un tāpat kā citviet Latvijā arī galvaspilsētā debesis šodien pārklās mākoņi.